Un ir vēl viens ēdiens, bez kura ķīniešu jaunās gads arī pilnīgi noteikti nav iespējams. Un tie ir spring rolls vai vienkārši pavasara rullīši. Un kāpēc tos sauc par pavasara rullīšiem? Ķīnieši jaunajā gadā svin pavasara iestāšanos vai arī to, ka daba sāk mosties. Vispirms es ķeros klāt pie pavasara rullīšu pildījuma gatavošanas. Sagriezīšu plānās strēmelītēs 4 burkānus, 2 paprikas, kā arī pusi no ķīnas kāposta. Tad vēl pievienošu bambusa dzinumus, kā arī pupiņu asnus. Kad esmu dārziņus sagriezusi strēmelītēs, tos apcepu sakarsētā eļļā. Šodien es taisu klasiskos dārzeņu pavasara rullīšus, bet tikpat labi var izmantot arī pildījumu ar pīles gaļu, ar smalki sagrieztu lielopu gaļu, vai arī var izmantot garneļu pildījumu, ko es šodien pildu pelmenīšos. Ļoti labi derēs arī vistas gaļa. Cepot dārzeņus pievienoju sojas mērci un kādus 4 ēdamkarotes. Un austeru mērci. 3 ēdamkarotes. Vēl pielieku 1 ēdamkarotu cukuru un 200 gramu bambusu dzinumus un 200 gramu pupiņu dīkstus. Es jau no asamiņām pielikšu savu mīļo čili piparu, bet to var arī nedarīt, ja garšo tādas maigākas garšas. Sāli nevajag pievienot, jo sojas mērcis ir sāļi. Tagad vēl pāris minūtes pacepu dārzeņus, un tad jau sākšu tīt pavasara rullīšus. Pavasara rullīšus pildīšu rīsu lapās, bet var izmantot arī filo mīklu. Rīsu lapas es pamērcēju augstā ūdenī, no abām pusēm. Jā. Ilgāk. Kāds 2 minūtes. Tad, kad tas ir mīksts, tad to ņem ārā un šeit stūrītī pildu dārzeņu pildījumu. Maliņas nosmērēju rulles baltumu. Tāpēc, lai tas pieliptu cepoties klāt, malas nenāktu vaļā. Dārzeņus es viegli apcepu tā, lai tie vēl saglabā savu kraukšķīgumu un nav pavisam mīksti. Pavasara rullīšu pildījumam ļoti labi derēs arī sēnes, ko arī Ķīnā ļoti daudz izmanto. Lūk, viss jau ir gandrīz gatavs. Vēl tik ielikšu uzcept vistas iesmiņus. Es tos lieku cepeškrāsnī 240 grādos un cepšu kādas 10-12 minūtes. Draugi jau ir sanākuši un novēlu arī jums labus cilvēkus apkārt, ar kuriem svinēt dzīvi.